izmaiņa, ka mēs kļūstam brīvi no demoniskiem spēkiem un demonisko spēku ietekmes, notiek tad, kad mēs nākam pie Kristus un kad Viņš mūs atbrīvo. Mēs lasījām šeit notikumu, ļoti smagu notikumu. Šeit bija cilvēks, kurš ne tikai atradās tumsas spēku ietekmē, bet kurš bija apsēsts. Un arī šodien ir ļoti daudz cilvēki, kas ir apsēsti. Dažādu iemeslu dēļ. Daudzi cilvēki kļūst apsēsti tāpēc, ka viņi rotaļājas ar okultām mācībām un okultu praksi. Bet lielākā vai mazākā mērā ik viens cilvēks, kas nav atpestīts, kas nepieder Jēzum Kristum, atrodas demonisko spēku varā, ietekmē. Demoniskie spēki manipulē cilvēku dzīvi. Darbojas, mēģina viņus paturēt verdzībā, lai viņi nevarētu baudīt dievišķu brīvību. Bet tad, kad mēs nākam pie Kristus, kad mēs savu sirdi atdaram Viņam, kad mēs savu dzīvi nododam Viņam, Kristus, lielais atbrīvotājs, dara mūs brīvus. Jēzus sacīja, ja Dēls jūs atbrīvos, tad jūs patiesi brīvi būsiet. Jā, patiesi. Āmen un slava Dievam. Jēzus Kristus ir atbrīvotājs. Viņam ir visa vara. Viņš mūs ir darījis brīvus. Un tāpēc, ka Viņš mūs ir darījis brīvus, mēs esam laimīgi ļaudis. Daudzi Dieva ļaudis pasaulē atrodas ieslodzījumā evaņģēlija dēļ. Savā laikā Padomju Savienībā bija ļaudis, kuri evaņģēlija dēļ atradās cietumos. Bet cietumos atrastamies, viņi bija brīvāki nekā tie ļaudis, kas dzīvo bez Kristus šķietamā ārējā brīvībā. Īstā brīvība ir dvēseles brīvība. Brīvība no grēka un brīvība no velna varas. Dieva cilvēks ir laimīgs cilvēks, tāpēc, ka viņš ir brīvs. Un ja šodien, mans mīļais klausītāj, tu nejūties brīvs, tad tuvojies Jēzum, lielajam atbrīvotājam, un lūdz, lai Viņš tevi atbrīvo. Un Viņš tevi atbrīvos, un tu būsi brīvs. Mēs dzīvojam garīgā pasaulē, un nav iespēja no šīs garīgās pasaules aizbēgt. Mēs nevaram nonākt kādā vietā, kur nebūtu garīgā pasaule, kur būtu tikai cilvēki. Bet ja mēs esam atbrīvoti, ja mēs esam piedzīvojuši Kristus atbrīvojošo spēku, ja Jēzus mūs ir darījis par Dieva bērniem un Dieva bērni ir brīvi, tad mums ir uzdevums. Liels uzdevums. Palīdzēt tiem, kuri nav brīvi. Ievērojiet, ka visiem saviem mācekļiem Jēzus uzlika par pienākumu sludināt evaņģēliju un atbrīvot ļaudis no tumsas spēkiem. Mēs to lasījām. 70 mācekļus viņus izsūtīja, deva viņiem varu pār ļauniem gariem. 12 mācekļus izsūtīja, deva viņiem varu pār ļauniem gariem. Un, kad viņi atnāca atpakaļ, viņi bija pārsteigti un priecīgi un līgsmi. Viņš teica, ļaunie gari mums padodās tavā vārdā. Bet mēs šeit Marka evaņģēlija 9. nodaļā lasam kaut ko citādu. Mēs lasījām 3. nodaļā par to, ka viņiem bija vara ļaunos garus izdzīt, un viņi atnāca un priecājās, ka ļaunie gari padodas, bet tagad ir pagājis kāds laiks, un tas nav liels laiks. Mēs nezinām, varbūt kādi mēneši, varbūt pusgads, vai mazāk vai vairāk, un tagad notiek situācija tāda, ka
ir kāds cilvēks, jauns cilvēks, ļauna gara apsēsts. Viņš top atvests pie Jēzus mācekļiem, un šoreiz viņi nevar palīdzēt, nevar izdzīt. Viņi varēja, un tagad nevar. Kas ar viņiem bija noticis? Vai viņi bija pazaudējuši spēku? Kur ir iemesls? Kāpēc? Un kad viņi jautāja Jēzum pēc šī iemesla, kāpēc mēs nespējām to izdzīt? Jēzus tiem sacīja, šī suga citādi nevar iziet, kā vien ar Dieva lūgšanu un gavēšanu. Dažās bībelēs šis vārds gavēšanu ir izlaists, tāpēc, ka dažos vecākos manuskriptos tā nav. Bet es domāju, ka šim vārdam tur jābūt. Ievērojiet šo vārdu šī suga. Tas norāda uz to, ka ir dažādas sugas. Ļaunie gari, dēmoni. Citi par citu spēcīgāki. Ar lielāku spēku, ar lielāku varu, ar lielāku ietekmi. Pravieša Daniela grāmatā mēs lasām ļoti interesantu vēsti. Daniels lūdza Dievu. Un beidzot pie viņa atnāca eņģelis Gabriels, atklājās viņam, un viņš sacīja, ka viņš ir ticis aizkavēts 3 nedēļas, tāpēc, ka viņam bija jācīnās ar Persijas sarga eņģeli, demonu. Ļoti interesanti. Tas norāda uz to, ka garīgā pasaulē nav tā, ka visi demoni būtu vienādi, bet tas norāda, ka demoniskajā pasaulē ir atšķirības, ir pakāpes, ir rangi. Un vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā mēs to arī lasām. Ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Dažādība. Tumsas spēku garīgās pasaules dažādība. Arī eņģeļu pasaulē, ja mēs tā sakam, arī tur ir dažādība. Tur ir eņģeļi un arkeņģeļi. Atšķirība. Dažāds spēks, dažāda autoritāte. Un Jēzus šeit saka, šī suga neiziet citādi kā caur lūgšanu un gavēšanu. Ir nepieciešama īpaša sagatavošanās, lai varētu uzvarēt kādu īpašu demonisku sugu. Notikumā, kuru mēs lasījām, bija runa par kādu zēnu, kas ir atvests pie mācekļiem un kuram Jēzus palīdz. Šis zēns zināmā mērā reprezentē, jeb runā par cilvēcisko sabiedrību. Mēs varam droši vilkt paralēles starp šo nelaimīgo zēnu un cilvēci. Un mēs varam vilkt paralēles starp Jēzus mācekļiem un kristīgo draudzi šīs dienas mācekļiem.